Jūsu vārds, uzvārds? Pēteris Kopa. Jūsu pēdējā darbvieta un amats? Oriģinālās idejas. Sabiedriskā attiecību speciālists. Kāda ir jūsu iepriekšējā darba pieredze? Arī turpatās sabiedriskās idejas projektu vadītājs un šajā kopētājs 202 arī projektu vadītājs laikam, jā. Kā jūs nokļuvāt šajā amatā? Loģisks karjeras kāpnes. Kādi ir jūsu lielākie sasniegumi pēdējā darba vietā? Esmu izveidojis pāris ļoti labas PR akcijas, kuru rezultātā apgrozījums ir ļoti audzis. Kas tās bija par kampaņām? Viena bija, to mēs aizguvām no vienas ļoti viena laba zīmola, reklamējām savu produkciju, tā strādāja labi. Otru mēs atkal aizguvām no vienas tirzniecības ķēdes, tā arī strādāja diezgan labi, pārējās gan neizdevās. Kādus mediju kanālus izvēlējāties un kāpēc? Izvēlējāmies televīziju, radio un presi, presi arī vēl bija. Sakiet, vai jūs sadarbojaties arī ar citām radošām personībām? Jā, sadarbojos. Un vai no viņiem saņemat daudz piedāvājums idejas? Jā, diezgan daudz esmu saņēmis. Un sakiet, kā veidojās tad jūsu sadarbība ar viņiem? Principā man patīk izsludināt konkursus un tā kā saņemt no viņiem idejas. Vai jums patīk šīs idejas? Idejas ir labas, jā. Bet kā paliek ar sadarbību? Sadarboties līdz galam varbūt nesanāk. Nav vienāds domu gājiens mums. Sakiet, kādi ir jūsu lielākie sasniegumi? Pašam priekš sevis. Pēdējā laikā visu esmu paspējis izdarīt laicīgi. Vai jūsu uzņēmums strādā ar peļņu? Laikam jau, ka jā, jo algu vismaz visiem maksā. Vai jūs esat apmierināts ar savu darbietu? Šķiet, ka jā. Vai jūs zināt, kāpēc esat šeit? Nē. Ņemot vērā to, ka jūs teicāt, ka apgrozījums ir audzis, tomēr apskatot uzņēmumu finanses rādītājs, inspektors Jānis Rentabls atklāja, ka kopš strādājot uzņēmumā, tā peļņa ir kritusies vairāk kā par 65%. Vai jūs to varat izskaidrot? Nē, kāds sakars šeit ar mani? Es jau tikai rakstu atskaites, kā mums te iet. Uz šo pamatojoties jūs tiekat aizturēts uz aizdevumu pamatu par to, ka esat tūtgalvs. Kāpēc tad uzreiz tūtgalvs?